Šā gada nogalē ir piepildījies 12 gadu garumā lolots sapnis par savām ūdens attīrīšanas iekārtām. Tā, atklājot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Cesvainē, atzina Cesvainas novada domes un vides ministrijas pārstāvji. Cesvainē ir noslēdzies ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts, kas tapis ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda un vides ministrijas atbalstu. Savu ūdens attīrīšanas iekārtu cesvainiešiem līdz šim nebija. Savulaik pilsēta izmantoja rūpnīcas Cesvainas piens attīrīšanas ietaises, taču jau vairākus gadus tās nedarbojās un notekūdeņi neattīrīti ieplūda Sulas upītē. Līdz šim skaidrs, kā bija, jo šeit pat ir tās vecās attīrīšanas iekārtas, kas praktiski nedarbojās reāli, un neattīrīti, pilnīgi neattīrīti notekūdeņi, tikai nosēdināti mehāniski, tika iepludināti ilgus gadus. Jau cik mēs strādājam, jau vides pārvalde ir 20 gadi, tagad visi šie 20 gadi bija tādi, kādi bija. Varbūt cilvēki tā uzreiz neizjūt šī projekta nozīmīgumu, jo to jau izjutīs mūsu upes, pirmkārt Sula un Kuja un Aiviekste arī, un skaidrs, ka būs gan zivju bagātības atjaunosies, arī pievilcīgāka upe būs, jo Cesvaina tomēr ir Cesvaina ar turistu pieplūdumu, un katra mūsu apziņa būs tomēr uzlabosies vai paaugstināsies, ka mēs nepiesārņojam vidi. Tiesa, joprojām pastāv problēma par sviesta un siera rūpnīcas notekūdeņiem, kas joprojām netraucēti plūst uz tuvējo upi. Acīm redzot, biežās īpašnieku maiņas negatīvi ietekmējušas rūpnīcas vadību pieņemt videi draudzīgus lēmumus, jo rūpnīcas notekūdeņi netiks attīrīti jaunajās attīrīšanas iekārtās. Plāni katram bija dažādi, un tomēr tādu konkrētu rīcību neizdevās panākt ne ministrija, ne mums kā vides pārvalde. Šobrīd viņiem arī ir atļaujas tas termiņš darboties īss 1 gads, kura gada laikā viņiem ir jānolem, ko tad darīt, vai strādāt un paveikt to, kas nepieciešams. Nepieciešams ir uzbūvēt priekšattīrīšanas, lai varētu novadīt notekūdeņus tālāk uz attīrīšanām, vai savas varbūt būvēt, kas no netīrajiem līdz normatīvi attīrītiem notekūdeņiem. Par īstenoto ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu gandarīta ir Cesvainas novada pašvaldība, jo saņemot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un nepiesārņojot vidi, cesvainiešiem tiek uzlabota dzīves kvalitāte. 2 gadu atpakaļ nodevām tīklus pa pilsētu, vienu lielu daļu rekonstruējām, pagājušajā gadā dzelžošanas ietais, un šogad dārgāko projektu daļu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Realizējot šo projektu, mēs jau tagad un analizētu skaitļus, visu to ūdens daudzumu, kas te iztek cauri, esam konstatējuši to, ka mums ir ļoti daudz virsūdens ūdeņu, kuri būtībā iztek te cauri un kuriem nevajadzētu tecēt un tiek attīrīti nevajadzīgi un līdz ar to arī līdzekļi tērēt. Tātad mums būs jādomā par kādu projektu, kā šos virsūdeņus mazināt, jo tur ir dažādi, mēs jau esam nedaudz viņus apzinājuši. Raugoties nākotnē, Cesvainas pašvaldības vadītājs atzīst, ka galvenais, lai cesvainieši paliktu uzticīgi savai dzimtajai vietai, tad arī būs, kam tīro ūdeni lietot, un kas nav mazsvarīgi, kam par to maksāt. Es visiem iedzīvotājiem novēlu cerību pilnus Ziemassvētkus, un lai jaunais gads tiešām visiem izdodas un lai būtu mazāk tādu, kuri domā, ka te vairs nekā un jābrauc prom.